Tomēr visa fermeru lauksaimniecības tehnika un korporācijas produktu pārstrādes iekārtas ir jāpārkrāso ANO zilā krāsā. Saskārt visu veidu policijas organizācijas, tajā skaitā federālās pašvaldības un valdības atrodas Apvienoto Nāciju organizācijas pārvaldībā un kontrolē. Oficiālās rakstiskās izmaiņas tiks pasludinātas katrā policijas iecirknī. Neapšaubāmi mēs sagaidām pretošanās mūsu jaunai likumdošanai. Tādēļ jums, policistiem, tiks piešķirtas īpašas pilnvaras ar tiesībām šaut uz to, kas pretosies mums vai mūsu direktīvām. Nav jāsatraucas par tiesas prāvām pret jums personīgi, pat cik jums tika dotas šādas likumīgas tiesības. Septītkārt, mēs atzīstam, kad ir iespējama arī bruņota pretošanās no nepakļāvušos policistu, armijas, partizāņu, patriotisko kolektīvu puses, kas bija paredzama, jātiek apspiestai vai nu ar jūsu pašu spēkiem, vai ar mūsu militārās vadības nozīmētiem spēkiem. Visa kodola, bioloģiskie un ķīmiskie ieroči pārnāk pārvaldē un var tiks pielietoti reģionos, kur pretestība ilgst pārāk ilgi vai izmaksā pārāk dārgi. Tie, kuri uzskata, ka var paņemt šauteni un pretoties Apvienoto Nāciju organizācijai, diemžēl kļūdās, jo bioloģisko un ķīmisko ierēču pielietošana ir atļauta visās teritorijās, bez tam, ja kādā teritorijā pretošanās saglabājās ilgu laika periodu, kodola ieroči arī var tikt pielietoti. Bērni pēc 5 gadu vecuma tiks nosūtīti uz Apvienoto Nāciju organizācijas skolām, nākotnes izglītībām. Vecākiem tiks atļauts apciemot savus bērnus katru pusgadu ar kopējo apmeklējuma termiņu 3 dienas. Ar to arī noslēdzas Apvienoto Nāciju direktīva zem numura 01. Šī dokumenta ticamība nav iespējams man pārbaudīt.